This is the Voice of America. The following broadcast is in Latvian. Šī ir Amerikas balss no Vašingtonas. Atkal, draugi, viens gads ir pavadīts, un šodien domās pastaigāsim pa tā pēdām. Paklausīsimies Pētera Kaluma reportāžu. Tas ir jaunais Annus. Man vispār ar tām valodām tā jocīgi gājis. Es Latvijā mācīju vācu valodu, vēlāk Vācijā nometnē mācīja angļu valodu, jo visi jau gribēja braukt kaut kur, vai ne uz Angliju, vai uz Ameriku, vai uz Austrāliju, un bija jāmācās angļu valoda. Un tā, kad es atbraucu uz Ameriku, es visu laiku esmu strādājis ar latviešu valodu. Visus 50 gadus Amerikā es strādāju laikā, avīzē Laiks, Amerikas balsī no tās pašas pirmā raidījuma, faktiski pirms raidījuma jau, ka vajadzēja sagatavot. Un Amerikas balsī es 51. gadā, kad sāk raidīt latviešu valodā, tad es biju jaunākā darbiniece, jo tur viss tā redakcija bija ļoti cienējami kungi, kas ir bijuši ministri un Saeimas deputāti un tiesneši, un es tur tāds skuķis likās, lai es biju 3 bērnu māte, kas jau gāja visu skolā. Tad es taisīju kultūras raidījumus, intervijas ar kultūras darbiniekiem, un reiz nedēļā vien tādu plašāku kultūras raidījumu, kas lielākā daļa ir kaut kas aktuāls. Un tad es kļuvu par galveno redaktrisi, un beigās pēdējos 10 gadus es vadīju latviešu nodaļu Amerikas balsī. Pirms es aizgāju pensijā. Un tad es biju vecākā visā tai grupā. Tā kā tas bija pilnīgi nomainījies. Kā jūs varētu sākt strādāt Amerikas balsī? Tur bija jāiet uz interviju, un, protams, bija jāizstāst. Un tur man ļoti palīdzēja tas īsais posms, ko es strādāju Latvijas radiofonā, jo es varēju ierakstīt, un man ir radio pieredze, lai gan nekas liels no tās radio pieredzes nebija. Tas bija interesanti strādāt tādā starptautiskā organizācijā, kur no visiem kontinentiem cilvēki un var sadzīvot un sarunāt un nestrīdīties. Tad man bija īpaši interesanti, es biju pirmā sieviete nodaļas vadītāja, valodu nodaļas vadītāja, un tam man bija jāiet uz sanāksmēm, kur bija visi nodaļu vadītāji, visi vīrieši, un es vien pat latvietu pa vidu.
tas tamatā tā kā drusciņi patīk. Ar kādiem vārdiem jūs sākāt raidījumu? Šī ir Amerikas balss no Ņujorkas, jo mēs sākam Ņujorkā raidīt. Tā. Un tad pieteicu, cik kādos pulksteņos raidu, katru dienu. Tā kā vienmēr ir bijis katru dienu. Un tad tie laiki, protams, ir mainījušies. Sākumā bija 15 minūtes 2 reizes dienā. Tad bija pusstunda 2 reizes dienā. Tad bija pusstunda un ar atkārtojumiem dažādiem. Tā kā tas parasti, tie laiki parasti mainījās. Tā. Un tad, ja kaut kas tāds ārkārtīgs notika, tad parasti bija vairāk, piemēram, Ungārijas revolūcijas laikā. Mēs vispār nemaz mājās nebraucām. Mēs palikām turpat uz vietas un gulējām. Jo gandrīz vai bija kādi 8, laikam vienreiz pat bija 10 raidījumi dienā. Tā kā. Un mums jau vienmēr dzīvojot līdz tiem notikumiem, vienmēr bija kaut cerības uzplaukt. Tā kā Staļins nomira, domāju, nu jau tas, nu ir cauri, nu tagad Padomu Savienība sabruks tūlīt. Un tad nāk tas atslābums, nekas nenotiek. Un tad ļoti uztraucoši bija tās reizes, kad mēs tieši dabūjām zināt, ka mūs dzird, ka mūs klausās. Bija tādi ļoti aizkustinoši pierādījumi. Piemēram, es intervēju vienu meiteni Ņujorkā, kas bija dabūjusi tādu ļoti labu stipendiju studēt universitātē. Un viņas tēvs bija Sibīrijā un bija tikko atticis no nometnes, atbraucis Rīgā un klausījās Amerikas balss un tieši dzirdēja to interviju ar viņu meitu, kur viņš nemaz nebija zinājis, ka viņa sieva un meita ir Ņujorkā. Un tā viņš un tā vēstule pienāca tieši Inesei vai Amerikas balsī, latviski Amerikas balsī Ņujorkā, vai ne? Un tā, tas bija tik ļoti aizkustinoši, ka tā sieva dabūja zināt, ka vīrs ir Rīgā, vai ne? Un meita, ka tēvs ir dzīvs un ir Rīgā. Un tad tu jūties tiešām tik labi, ka tu kaut ko esi savedis ģimeni kopā, vai ne? Jums bija segvārds? Jā, man bija galvenais virdēļ. Es negribēju to karaļu vārdu lietot, kamēr es strādāju Amerikas balsī, jo viņš bija Sibīrijā vai tikko ticis ārā no Sibīrijas. Protams, Čeki jau to zināja tā kā tā, bet tas tomēr ir it kā drusku aizsargātu. Es mēģināju mans iniciāļus paturēt. IK, un tāpēc es kļuvu par Ines Kļavu, Irēnas Karolas vietā. Tā. I'm okay. I have guys from Latvia who No, labdien. interviews. That's as far as I remember. I mean, We used to work together. He Yeah. was in the Lithuanian service, I in the Latvian service, and now he's a big just a little, little wheel. little chink in the wheel. Pastāstiet, kā jūs no Latvijas braucat projām? Mārai bija
nepilni 3 gadi, Aivim bija 1 gads, un es biju 8 mēnešu stāvoklī. Un tā kā citi veda zeltus un sudrabas ārā, man bija mugursoma ar bērnu autiņiem, ja gadījumā iznāk, ka tūlīt dzims. Un kad Dresdeni bombardēja, tad visiem ārzemniekiem no tās visas apkārtnes bija jāvācās ārā, lai viņi varētu uzņemt Dresdenes bēgļus, vāciešus, tā kā visiem. Un mums bija vesels vilciens tikai ārzemniekiem, kurus no vis tā apvidus sūtīja ārā. Un tas bija tas grūtākais posms, kāds 3 nedēļas mēs bijām vilcienā, un paldies Dievam, ka man bija pašai piens, ka es varēju barot. Jo tad jau Rūtē bija 3 mēneši, kad mēs braucām. Un tad ir daži tādi spilgti tādi gadījumi, ko tu atceries. Atkal tā paliek tā kā tāda spilgta aina. Te vilciens bija pārpildīts, un bērni, un kliedz, un tad pēkšņi bija bombardēts sliedus, un tas vilciens tālāk nekur nevar iet. Un tagad es paņēmu visus tos autiņus un dabūju no lokomotīvas vadītāja ūdeni spainītī un aizgāju pļavā un izskaloju tos autiņus un izžāvu uz krūmiem un atgūlos zālē un bija zils debesis un saulīte spīdēja un klusums. Un man tā likās, ka tā ir laimīgākais brīdis manā mūžā. Kad pēc visa tā uztraukumiem un trokšņa un neziņas neko nedomā, tikai skatīties mākoņos un debesīs un baudīt klusumu. Tāpat viņš vai paņemt rokā? Te ir daļa manas ģimenes. Tie ir tie, kas ir te ap Vašingtonu. Tur ir vecākā, ir mana pamāte Berta Roze, kurai 98 gadi. Tad es te pa vidu sēžu ar saviem 82 gadiem, un tad man vecākā meita Māra, un viņas vīrs Juris Vīksniņš, un viņu 4 bērni ar vīriem un līgavu un viņu bērniem. Tā kā tur ir vecākā meita ir Helēna Vīksniņa, kas paturēja savu Vīksniņu vārdu, Brigita Vīksniņa, viņas vīrs Andersons, un tie ir viņu bērni, un tad Pēters ar savu pakistānieti, un viņas meitiņu Aliju, un Ingrīda, Embrī, viņas vīrs Ralfs, un dēli Pēters un Andrew. Ar kādu domu jūs audzinājāt savus bērnus? Es domāju, ka man personīgi tas bija daudz vieglāk kā citiem, jo man bija vienmēr, ja tu satiksi savu tēvu, kā tad būtu, ja tu nevarētu ar viņu sarunāt. Tā kā tas tā likās, ka, un man pašai arī tas likās, ka tas ir tāds mērķis, ka un tā kā es Karolu pirmo reizi pēc vairākiem gadu desmitiem satiku, viņš man sakaitināja to, ka viņš teica, ko, un tu viņam neesi krieviski iemācījusi? Es saku, es centos, lai viņi man latviski runātu.
Tevis dēļ. Un kāda bija tikšanās bērniem ar tēvu? Nu, viņi jau dabūja ātrāk tikties ar viņu nekā es, jo dēls man nositās, tā kā viņi nedabūja, viņš nedabūja tēvu satikt. Viņš tikai vienmēr aizsāja savu tēvu fotografiju kabatā, ko es tikai dabūju zināt, tad, kad viņš nositās, ka es redzēju, ka viņam bija viņa makā. Bet Māra aizbrauc uz Latviju. Viņš Māra bija redzējis, ka viņai bija 2,5 gadu pēdējo reizi. Ne? Tā kā viņš bija iesaukts leģionā. Un tagad viņam mazbērni bija vecāki nekā Māra, ka viņš viņu redzēja. Un Rūta aizbrauca arī, ka viņa bija apprecējusies. Viņa vīra aizbrauca uz Latviju, tad viņa satika tēvu. Bet tad Rūta ir žēlsirdīgā māsa, medmāsa, kā tagad Latvijā saka. Ja? Un tā kā tēvs bija ļoti slims, tad viņa aizbrauca un palika. Tā kā viņš viņas rokās nomira faktiski. Mani pamāte, Berta Roze, es Irēna Karula un Helēna Vīksteņa, mana mazmeita. Mēs tagad te dzīvojam pa šo māju ar grāmatām un gleznām. Īpaši, ja pārceļās no vienas vietas uz otru, tad pie vecmāmiņas apvērtās kādu laiku. Tā kā... Tad jūs esat mīļā vecmāmiņa? Nu, es ceru. Katrā ziņā viņi man ir mīļi, visi. Tā. Un es cenšos runāt ar viņiem latviski. Kāpēc jūs sākat rakstīt bērnu grāmatiņas? Pašas bērnu dēļ. Pašas pirmās es jau rakstīju Vācijā, vienkārši tāpēc mums nebija grāmatu. Un tad man bija mana rakstām mašīna, un tad mums bija tāda spēlīte, ja, kad viņi gribēja zināt, ko es uzrakstīšu, un tad viņam tas bija jālasa. Un tā viņiem mācījās lasīt. Tad man bija... Un tad es mēģināju rakstīt tās pasakas tā, ka kaut kāds piedzīvojums, kas viņiem tikko bija pašiem notikuši, tad to iepien. Tā kā man bija vien tāda, liela daļa vispār aizgāja papīra kurvī, vai ne, kas bija tikai tāpat joka pēc rakstīs, lai, kā es saku, lai viņi iemācītos lasīt. Mazputniņa 100. numurā viņi bija nodrukājuši visus tos virsrakstus, kas ir bijuši vien tādi. Un es pat brīnījos par to, cik man daudz pa tiem gadiem bija sarakstīts. Bet pa lielākā daļa es sīks mazas tādas lietas. Bet ne jau zināt par Ķīnu, kur viņa tagad 4 gados iemācījusies kaut ko, ne, viņa vēl ir pie vakar Eiropas. Bet, nu, tāds... Tādi viņi ir. Tagad pēdējais jautājums. Kur ir jūsu mājas? Pavisam godīgi sakot, man nav māju.